Es varētu izdarīt tā, ka es tagad varētu turpināt šo te sarunu ar skolotājiem, un tad mēs varētu nonākt pie tiem ētikas jautājumiem arī. Arī? Jā. Ja jūs vēlaties tagad teikt? Nē, pilnīgi kā teikt. Ok. Mazīgi neliela Jā. reklāmas pauze, saistībā ar Koreju, un tad par tiem ētikas jautājumiem. Tas saistībā ar Koreju reklāmas pauze tādēļ, ka šeit ir klātesoši gan kolēģi no Izglītības zinātnes ministrijas, gan no Microsoft Latvija. Mums pavisam tūlīt 28. martā ir lielisks seminārs, ko organizē UNESCO Informācija tehnoloģija izglītībā institūts sadarbībā ar Nacionālo komisiju, sadarbībā ar Izglītības ministriju. Un šajā seminārā mēs tieši runāsim par to, kādā veidā skolās, kādā veidā ar skolotājiem strādāt ar informāciju tehnoloģiju un arī ar rīkiem. Un piedalās mums divi lieliski eksperti no Korejas, tieši tāpēc, ka Koreja ir viena no tādām vadošajām valstīm, tā kā visiem būs iespējas ar viņiem aprunāties un dzirdēt. Nu, tā ir reklāmas pauze no manas puses, un tālāk būs filozofiskā pauze, jo principā informācija par to, kad vispār notiek šādi semināri, kādu materiālu, kas tur tika izrunāts un tā. Man liekas, ka tā informācijas telpa tomēr mazliet trūkst, atkal šīs te pašas spējas, sākot no elementāras ieguglēšanas, iebingošanas par to, lai atrastu kaut ko tam līdzīgi, beidzot ar to, ka skolotāji piedalās kaut kādā informācijas apritē, ja, un šī informācija kaut kādā veidā pēc tam tiek izsūtīta, nu, tā vienalga, sākot ar mērķu grupām, beidzot ar visiem interesantiem. Jo kā gan mēs savādāk zināt, kad tur būs tie divi pārstāvji, ko tad viņi teica, ja? Man nav īsti savādāks iespējas atbildēt uz provokātorisku jautājumu. Tēze numur 1 bērniem jau šodien ir briesmīgs rokraksts. Kādi datori? Tēze numur 2, tāpat kā grafele izmira, šis arī izmirs, viņš ir veltīts iznīcībai. Varbūt tā ir patiesība un tā tam ir jābūt. Un es nevaru atbildēt uz to jautājumu, jo īsti mums nav bijusi iespēja, teiksim, parunāt ar cilvēkiem, kas to ir ieviesuši skolās. Nu, kā tad šie korejiešu bērni tagad tur baksta pirkstiem, jā, teiksim, nu, viņus pauskāt māk turēt, nemāk turēt, varbūt viņam nevajag, jā, teiksim. Nav jau tikai Koreja, ir arī citas valsts, pat Eiropā, kurās ir bērnam katram dators, bet tas nenozīmē to, ka viņi vairs netur rokā pildspalvu. Tik traki nav. Nu, ok, es nezinu par Koreju, bet, teiksim, pat Anglijā ir skolas, kur katram bērnam ir dators skapītī, bet tāpat viņi strādā fizikas laboratorijās, iet ārā spēlēt futbolu un raksta joprojām arī ar pildspalvu. Tā kā, nu, tam ir jābūt līdzsvarā noteikti. Stāsts varētu būt par balansu. Faktiski manējais stāsts šodien arī bija par lietu sabalansētību. Varbūt es viņu tagad vēlētos noklausīties, varbūt mēs pārējie arī. Ne, nu. jo ar skolotājiem diskusija es tā paredzu, ka būs sīva un gara. Jā, nu, bet man tieši tādēļ. Seminārs Rīgas domē. Rīgas domas telpās notiek ar tiesa, viņam ir ierobežot pieejamību tieši zāles ziņā, bet mēs nu, tiešām tā kā mums ir šie daudzie un labie partneri, ceram, ka informāciju par šo semināru arī uzzinās visi interesanti. Un tā ir skaitā, nu, vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, un tas bija arī šī interneta saistībā. Nu, Latvija patiesības sakot ir pamats lepoties ar sevi, un tas, ka mums ir zinoši cilvēki, un to, ka mēs spējam piesaistīt arī tiešām ārzemju, un šeit ir jāteic, ka uz šo semināru ieradīsies tādu valstu pārstāvi, par kuriem mēs jau labu laiku varbūt tik ļoti neesam dzirdējuši, kas ir Uzbekistāna un Tadžikistāna un Kirgīzi, un viņi brauc ar domu paņemt to labāko un dzirdēt to, kā mums šeit Latvijā klājās, un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Bet, nu, filozofiskā pauze vai stāsts par balansētību, es paņēmu sev līdzi suni. Suni tādēļ, ka man tēma bija IKT rīki kā personības pilnveidotāji vai pakļāvēji. Un šeit jūsu priekšā ir līdzība, kas ir suns, kas faktiski nozīmē, ja ir cilvēks izglītības procesā, tad būtībā visai tai personībai būtu jābūt sabalansētai. Un mēs varētu iedomāties šo te suni kā personību, kā jebkuru no mums, kurš mācās, jo pēc mūža izglītības principa mācāmies mēs visu un jebkurā vietā, un viņam ir aste. Un tā aste varētu šajā gadījumā būt šie te IKT rīki, jeb šo līdzeklis,
kas liecina un palīdz mums šo pasauli pašiem parādīt sevi un pasaulē uzzināt par mums. Un tad lūk sākās. Būtībā, ja viss notiek tā, kā tam jānotiek izglītībā, tad ir 3 tādi galvenie aspekti. Ir personības pašpilnveidi, tas, ko tu iegūsti kā personība, kā tu attīsties. Ir tava saistība ar darba tirgu, to, ko mēs visu laiku runājam par to, ka mums jābūt karjeru orientētai izglītībai, ka katram jābūt ir motivētam jau no mazām dienām saprast, kā viņam ieslēgties darba tirgu un izglītībai jābūt atbilstošai. Tā ir otrā lieta, un trešā lieta, protams, ir tas, kā cilvēks attīstās kā sociāla būtne, kā veidojās viņa komunikācija ar apkārtējo vidi, cik viņš ir sociāls, kā viņš iejūtās, cik viņš ir tolerants. Par to pašu arī liecina šie 4 izglītības pīlāri, kas ir mācīties darīt, mācīties dzīvot, mācīties būt kopā, mācīties zināt. Ja tas viss tā smuki iet, tad patiesībā sakot, sunītis kustās, asta kustās viņam līdzi, un IKT rīki kā reiz ir tā lieta vai tā iespēja cilvēkam pārkāpt robežas, pārkāpt telpas robežas, pārkāpt vecuma robežas, pārkāpt tās robežas, kas ir formālā, neformālā izglītība. Patiesībā tā ir iespēja pilna pasaule. Taču, ir viens taču, ja mēs, sējam astē, ja mēs sākam pa daudz pievērsties tam, kāda, un šeit arī izskanēja tik daudz interesantas aizraujošas programmas, faktiski mums ir iespēja tā asta attīstās nenormālā ātrumā. Mums ir iespēja kļūt par tādu kā sunīti, kas nemitīgi mainās. Tās astes kļūst aizvien plašākas, interesantākas, aizraujošākas. Un visi šie 3 komponenti kaut kur mazliet paliek uz galda, un mēs, atkārtojam seno labo teicienu, ir aste, kas luncina suni. Jā. Un būtībā rodās tāda kā ilūzija, ka no vienas puses viss tā kā ir kārtībā, bet jautājums, kur paliek šie 3. Un tieši tāpēc UNESCO uzsver, ka ir ļoti svarīgi, lai cilvēce attīstītu tehnoloģijas, nevis tehnoloģijas attīstītu cilvēci. Un tur mēs liekam tos vairākus atslēgas vārdus, un viens no atslēgas vārdiem viennozīmīgi ir skolotāji un skolotāja izglītotība. Un, ja runā par skolotājiem, es arī esmu piedalījusies ļoti daudzās konferencēs, kur mēs satraucamies un sakam, jā, mums ir digitālā paudze, mēs netiekam līdzi, mums bērni no 5 gadiem visu zina. Jā, viņi zina par asti. Ļoti iespējams, ka viņi zina daudz vairāk par asti nekā jebkurš no skolotājiem, kas ienāk klasē. Taču skolotāja lielais uzdevums un izaicinājums ir faktiski noturēt šo suni balansā un vienmēr pavaicāt, kāpēc? Kas tad ir tas, kāpēc tu izmanto vienu vai otru lietu un kāpēc tu viņu ievies izglītībā? Un tad ir jautājums par skolotāju attīstību. UNESCO ir izstrādājis, un arī es ceru, ka semināru laikā mēs iepazīsimies ar kompetenci modeļiem skolotājiem informāciju tehnoloģiju apguvē. Un tur parādās tā 3 pakāpe, kas šeit arī izskanēja, no kurām pirmā pakāpe ir šīs prasmes, jeb digitālā rakstpratība. Tā tuvinājumā runājot, tā ir skolotāja iespēja tiešām un spēja prasmīgi strādāt ar tām tehnoloģijām, kas tiek piedāvātas savā mācību priekšmetā. Otra jau ir tādas padziļinātas zināšanas, bet šeit netiek domāts kā zināšanas par tehnoloģijām, bet tas, kādā veidā tu saisti, piemēram, kā latviešu valodas skolotājs sasaisties ar citiem skolotājiem, kas ir vēsture, kas ir geogrāfija. Latvijas izpratnē tā ir tāda projekta apmācība, kas arī skolā tiek izvērsta, kas arī šobrīd ļoti bieži tiek izskanēta šie starppriekšmetu saikne. Un tā trešā un galvenā lieta, uz ko iet skolotāji un ko šī inovācija konkursa izglītības zinātnes ministrijas organizētājs arī pierādīja, ka mums ir tādi skolotāji, kas jau ir skolotāji modelētāji, ka viņi spēj šīs savas zināšanas par suni un par viņa asti ieviest tā, ka viņi jau sagatavo jaunas zināšanas. Viņi jau ir izstrādājuši kādu jaunu modeli,
ko var dot lietošanai citiem skolotājiem, ja, kas tik tiešām šo te stāstu un atbildi, kāpēc, kas notiek un kā tas var veicināt to, ko mēs saprotam, varbūt šo ilgtspējīgu attīstību, kā tas veidojas. No otras nenoliedzami ir šī skola un tas, kādā veidā skola attīstās. Un pats pēdējais, ko es gribu teikt, un kādēļ arī semināra nosaukums ir mācīšanās nākotnē. Tas uzskats un akcents par to, ka mēs vairāk dzīvojam nākotnē nekā jebkad iepriekš. Ja iepriekš izglītības sistēma patiesībā balstījās vairāk uz to, kas jau ir pārbaudīts gadiem, viņi ir konservatīvi, izglītības sistēma ir ļoti konservatīva. Šobrīd līdz ar informācijas tehnoloģiju ienākšanu mēs vairāk dzīvojam nākotnē. Nākotne mūs ietekmē vairāk, nekā mēs jau kad to spētu izdarīt. Un tad ir tā izglītības sistēmas spēja atkal atrast to balansu tā, lai neizrautos par daudz ar to asti. Un tas, kā to integrēt skolās un kā, teiksim, katram no mums skolotājiem, skolēniem, turpat arī vecākiem skolas administrācijai vajadzētu rīkoties, par to tad tieši būs arī tas seminārs un par to šobrīd arī ļoti domā UNESCO, un es ļoti ceru, ka mums visiem stāv priekšā interesantas dienas. Paldies, tas gan viss. Jā, paldies Baibai Moļņikai no UNESCO pārstāvja Latvijā. Patiesībā, es teiktu tā, visai iedvesmojoši un tās sajūtas man bija pareizes. Man vajadzēja jūs atstāt uz beigām, tā būtu tāda fantastiska ceļmaize. Bet tagad es gribētu mazliet aprunāties ar skolotājiem. Reku, mums ir ļoti tāds labs skats, jā, mēs gribam izaudzināt krietnus cilvēkus, sirsnīgus cilvēkus un tam līdzīgi, bet tomēr kompetentus, kā tur bija konkurētspējīgi sagatavots un tam līdzīgi, jā. Kāds ir šobrīd skolas skats? Cik daudz no visa tā, kas ir tā jāstē, cik daudz mēs ņemam, kurā brīdī mēs sakām nē, kādi varbūt ir personiskie skolas sasniegumi, varbūt kāds vēlas šeit sākt no jums skolotājiem vai vismaz skolu pārstāvjiem? Nu sākšu ar jums. Man jānorāda uz kādu tāds darbs. Jā, es domāju, ka tie uzsverti diezgan labi jau izskanēja, bet ko es gribētu, pa cik pēdējā runa vispilgtāk ir palikuši šobrīd vienkārši šeit atvērta. Es domāju, ka problemātika ir, ka ja skolotāji ir spiesti ļoti daudz ņemties ap to asti, un ja tā aste viņus apgrūtina tīri tehniski, ka viņi īsti nezina, kā, tad viņu nolikt, kā pacelt, vai audzēt garāku, vai kuplāku, vai visu pārējo. Tātad tieši šī informācijas tehnoloģiju kultūra ir faktiski skolā un skolotājiem ir tas būtiskais, ar ko ir jādzīvo un kas ir jāpilnveido. Tā, lai tieši visi šie tehnoloģiskie ierobežojumi un identitātes jautājumi saistībā ar to, ka tagad tam skolotājiem ir tā aste, lai tie netraucē attīstīt tās augstākās prasmes, ko faktiski skolotājs ir, kas ir viņa uzdevums attīstīt skolā. Ja? Un arī pētījumi, tie tāpat globālie pētījumi šajā Partners and Learning tīklā, kur ir milzīgs globāls pētījums veikts, liecina par to, ka ļoti daudz skolotāji, pat nevis skolotāji, bet ļoti daudz skolās tiek izmantoti informācijas tehnoloģijas to vienkāršāko prasmju pilnveidē skolēniem, kas arī ir būtiski, bet līdz tām augstākajām mēs netiekam. Bet tas ir augšanas laiks, ja, jo tā tehnoloģija, kamēr tā paliek tikai apgūstama rīka līmenī visiem, gan skolotājiem, gan skolēniem, viņa te augstākā līmeņa prasmēm un tiešām augstākā līmeņa kompetencē ir nepietiekami. Ja? Tā kā tas ir tas, kur ir jādomā visos līmeņos, jo arī ir skaidri atzīts tas, ka ja pasaulē ir ļoti daudz inovatīvu skolotāju, daudz mazāk inovatīvu skolu un gandrīz nemaz inovatīvu izglītības sistēmu. Ja? Tas vienkārši liecina par to, ka tai visai sistēmai ir jāpilnveidojas, un to nekā voluntāri nevar iesākt ne ar kādiem rīkojumiem, ja tur ir vienkārši atvērtība un šī
visas šīs platformas, kurās skolotāji var viens no otra mācīties, kurās skolas var viena no otra mācīties, un visas šīs atvērtības iniciatīvas, man liekas, ir tās, kas var nodrošināt iespēju mums visiem kopīgi augt un skatīties uz skolēniem, kā viņi mācās un kā viņi izmanto tehnoloģijas, jo skaidrs ir tas, ka mēs nevaram censties tagad noturēt, lai tikai mēs noturam šīs vecās labās vērtības. Tie balansi, manuprāt, ir jāsameklē daudz citādāk. Tie nav par visu var jānotur, bet ir jāpaskatās uz jauno paudzi, uz jaunām iespējām, kā tajās gan to vērtību izglītību, gan personības attīstību normāli izcelt. Jā, bet nekas jau neaug tukšā vietā. Vecais biznesa pamatlīkums, ja pieprasījums ir piedāvājums. Šīs sistēmas taču tomēr ir domāts, lai skolotājiem atvieglotu rezultātu apkopošanas, žurnālos vadīšanas, sarunas ar vecākiem, kaut kādu informācijas izplatīšanu. Bet tas jau viss notiek. Bet jums ir tā sajūta, ka tāpēc jums ir viena lieka darba stunda, jums vairs nav tās 55 stundas, ka jums tagad ir 50, jeb nav, jeb joprojām jāraksta vai nu papīra vai datori. Nē, absolūti, tas ir atvieglojis ievērojumi, un tas ir faktiski šīs tehnoloģija izmantojums tieši skolvadībā un sadarbībā pilnīgi noteikti ir izveidojis cita veida atvērdību arī skolotāju iekšējā komunikācijā un tā tālāk.